Ahoj, ļauži! Šodien virtuvē apvienotā karaliste. Kas? Ja precīzāk, Anglija. Tā ir tikai daļa no apvienotās karalistes. Velsai, Skotijai un Ziemeļīrijai ir savi interesanti ēdieni, kurus es droši vien laika gaitā arī taisīšu. Tradicionālākais angļu ēdiens skaitās laikam fish un chips, bet viņš ir tik garlaicīgs, ka es viņu netaisīšu. Vēl viņiem patīk gaļas pīrāgi, vēl viņi ēda angļu brokastis, vēl viņi ēda jorkšīras pudiņu. Skan baigi forši, bet jorkšīras pudiņš tā ir parasta bulka. Tajā receptē ir tikai milti, olu, ūdens un cūku tauki. Viss. Mana izvēle krita uz lielopu gaļas Wellingtonu. Izklausās smalki, bet arī šis ir gana vienkāršs ēdiens, un tajā nav daudz sastāvdaļu, un tas nav sarežģīts. Kas ir Wellingtona sastāvā? Tā. Pirmkārt, lielopa gaļa. Sēnes. Es ņēmu brūnos šampiņonus, viņiem ir izteiktāka garša. Šķiņķītis, parmas šķiņķītis labs. Viena ola, sīpols, rozā sīpols, piebildīšu. Ķiploks, dižonas sinepes, dižonas, tās ir maigākas nekā klasiskās. Un kārtainā mīkla. Vēl ir garšvielas, sals un pipari. Bet, un karotes viesta, jā, obligāti. Sākam ar gaļu. Patiesībā vislabāk iesaku ņemt fileju. Dārgāk ir, bet ir labāk. Pannu riktīgi uzkarsējam, eļļu ļoti maz un gaļu apcep visas puses, bet ne ilgāk, pa kaut kādu minūti. Viņu var pat pieturēt. Nagi neapdegs, nebaidieties. Kaut kādu, var pusotru minūti. Pusotru minūti katru pusi apcep. Mērķis ir panākt brūnu garoziņu. Apmēram šāds izskatās cepšanas gala rezultāts. Noliekam viņu malā, lai bišķiņ padziest. Mums viņš jau tūlīt būs vajadzīgs. Pa to laiku pannā ar sviestu, nevis kaut kādām eļļām. Apcepam sablenderētas sēnes kopā ar sarkano sīpolu un ķiploku. Var kapāt, bet priekš kam čakarēties, ja priekš tā ir blenderi izdomāti. Šī ir jau gatavā sēņu masa. Tas cepšanas ilgums ir precīzi nepateikšu, bet apmēram tāds, lai izgaro viss šķidrums un vairs nejūt cepot sīpolu jēlo smaržu. Kad pazūd sīpola smarža, sāk smaržot pēc ceptas sēnes, tad var teikt, viņa ir gatava. Pa to laiku ir atpūtusies gaļa, un mēs viņu tā diezgan bagātīgi apsmērējam ar dižonas sinepēm. No visām pusēm smērējam. Visu gaļas gabalu smērējam. Tā arī visu apsmērēsim. Uz pārtikas plēves mēs saliekam prošūto šķēles un lādējam tam virsū visu to sēņu masu. Šādi te. Un tagad ņemam gaļu. Lādējam šitam virsū. Un šitas viss būs stingri jāietim plēvē. Apmēram šādi te. Un šitas kunkulis uz kaut kādu pusstundu dodās uz ledusskapi, jo viņam ir bišķiņ tā kā jāsacietai tai masai. Pusstundu viņš ir padzisis. Tagad tas viss pasākums tiek novietots uz izrullētas kārtainās mīklas. Es neiespringu, es paņēmu visas tās plāksnes, kas ir Rimī nopērkam kārtainā mīkla, saldētā, viņu atsaldē. Tur ir 4 plāksnes, es viņas visas saliku kopā un vienkārši izrullēju vienā kārtā. Un tagad tas viss ir jāiet ir mīklā. Cenšoties tīt tā, lai tinuma vietu pēc tam var nolikt krāsnī no apakšas. Neatstāt brīvas vietas, blīvi, skaisti ietinam un liksim krāsnī. Krāsnī liekam 200 grādus un cepam aptuveni 40 minūtes. Teorētiski viņam iekšējai temperatūrai ir jābūt 54 līdz 56 grādi, un tad viņš būs vidēji gatavs. Bet man ir slinkums ņemties ar termometru, es uz izjūtu likšu un cerēšu, ka sanāks labi. Tad šādi tas izskatās pirms došanās krāsnī. Kā redzat, es viņu vēl esmu apsmērējis ar olu
Un viņš atrodas uz tādas īpatnējas caurumainas paplātes, kura pēc manas pieredzes mīklas izstrādājums izcep vienmērīgāk un foršāk. Ko uzreiz varu secināt uz šito visu skatoties? Ja kaut ko tādu gatavosiet, centieties gaļas gabalu pirkt pēc iespējas vienādāku visā garumā. Jo man nav vēl gatavs, bet man ir diezgan cieša pārliecība, ka tas vidus, kas ir bišķi biezāks pa malām, būs mazāk gatavs nekā vidējā daļa. Tātad vidējā daļa būs tā jālākā, kuru ēdīšu es pats, secinājums. Nu, izskatās tas pasākums šādi te. Tikko no krāsnes. Tagad, kā jau klasiskam lielopgaļas ēdienam, viņam minūtes 10 ir, tā teikt, jāatpūšas. Nu, un šis tad arī ir gala rezultāts. Kā redzat, ar laiku esmu trāpījis diezgan labi. Viegls sārtumiņš gaļai ir saglabājies, bet jēla viņa nav. Tas priecē. Ēdīsim mēs viņu klasiskā formātā ar kartupeļu biezeni. Vēl var izmantot, kas arī būs gana klasiski, ceptus dārzeņus, ceptas pupiņas. Ja māk uztaisīt, var uzšaut angļu sarkanvīnu mērci, bet šis ir praktiski klasiskākais veids. Runājot par kartupeļu biezputru, piebildīšu divas lietas. Vienmēr, taisot kartupeļu biezputru, uzsildiet pienu, jo ar augstu pienu jums viņa ļoti īsā laikā iegūs dīkti neveselīgi zilganu nokrāsu. Ja jūs viņu uzreiz neapēdīsiet, tad pēc pusstundas viņa būs zila, riebīga. Un otrs, taisot kartupeļu biezputru, nekāda neizmantojiet modernās jēlības, blenderi vai putotāju. Tikai šāds te spaidītājs. Kāpēc? Tāpēc, kā ar blenderi vai putotāju, jūs no kartupeļiem izdauzīsiet ārā cieti. Un viņa būs gluma un tāda līmes struktūra. Tā kā, kandidāts. Nu, lūk, tā kā labu mums te visiem apetīti. Nu tā, tagad ir post factum. Ēdiens ir apēsts, novērtēts, saprasts. Secinājums tāds. Gaļa izcepās ļoti labi, joprojām mīksta, sulīga, forša. Mīkliņa kraukšķīga, patīkama. Sēnes nenomāc gaļas garšu, viņas tikai piedod tādu punktiņu klāt. Mājinieki, sieva un meita, izteikties negrib, bet saka, ka ēdiens esot labs. Meita, viņa nav īpaši lielopgaļas ēdāja, bet šito viņa saka, ka esot labs un garšīgs. Tā kā rekomendēju, nav sarežģīts, nav pats dārgākais, ko no lielopu var izgatavot. Neprasa ilgu laiku, bet diezgan tāds šiks ēdiens. Droši. Un kas tad man nākamais sanāk? Nākošais būs apvienoto Arābu Emirāti.